Nu, dārgie skatītāji, var sakot, nu, pie mums Latvijā ir pieņemts tā, ka pie svētvietām, jā, nu, respektīvi pie baznīcām parasti ārā ir kaut kāds, nu, alko outlet veikaliņš vai kaut kāds topiņš vai kaut kāda Maksima maziņa. Nu, lai pēc dievkalpojuma, ja tev, nu, mācītājs uzskata, ka vinčuks nepienākas tikai svētā maizīt, tad tu pats izej ārā, nu, ieej latiņā vai alko outletā un tu nopērc un ierauj, cik tev vajag, jo, nu, es piemēram uzskatu, ka man vienmēr pienākās, ja es tomēr priekšzīmīgs pilsonis. Karoči, nu, tu šodien atbrauc uz kaut kādu templi, jā, re, ko es varu parādīt šito templi, es huj viņu zinu, kā viņu sauc. Nu, hērni, nekas īpaši palielam. Nu, karoči, zinu, kā noklausās tos prediķi lejām, nu, tūlīt, zinu, kā gaida, nu, kur ir, tūlīt būs, bļaļ. Nihujā, bļaļ, tu pat ūdeni te nodzērties normāli nevar. Nu, nihujā, te pa turistiem un pa ceļotājiem vispār nav padomāts. Pils aziātiem šitie bāri atkal kā parasti. Karoči, viņi te visi ķipa baigi pareizie, baigi svētie, nekāds alkohols, jo, nu man galīgi nedara šitas, galīgi, ej tu dirstījā, nu tikai mīnus, pelnam mīnus.